ko teica Kaspar Peka Rautkalu, jau tieši tas, ko mēs iepriekš runājām, ka visas komandas tagad spēlē ar vien labāk aizsardzībā un tie meistari ir katrā komandā. Jā, nu, protams, mēs redzam arī mūsu spēli, mēs vairs nespēlējam, tā kā saka, uzbrukošo aizsardzības hokeju, tas mēs atkāpamies 1-2-2 un tā, principā, hokeju piekopē arī visu pārējās komandas un pret tādu spēli ir grūti spēlēt. Mūsu vēl klausītājs Vāns. Halo, labvakar. Halo, runājat. Sveiki, Kaspars saka. Jā, lūdzu. Spēle bija diezgan laba, protams, varbūt gribējās vairāk no tās piespēles, tomēr, nav tādi trāķīšie, tās piespēles diezgan tādas, tādas haotiskas bija daži brīdi, tīpaši pirmā perioda, kurš atsāk. Bet tā kaut ko bija, ka komanda pacīnījās un uzvarēja, tas galvenais, ka bija šis punkts. Jā, paldies. Protams, labāk jau būtu tie 3, bet jāpiecējās šajā gadījumā man šķiet arī par 2 punktiem. Ja katrā rīcnieka būtu pa 2 punktiem, vismaz tad nebūs tajā vietā, kur šobrīd atrodas turnīra tabulā. Ar ko tu skaidro otrajā trešdaļā tās daudzās divu cīņas, tos daudzos asumus ik pa brīdim, kas laukumā uzplaiksnī? Es gribētu, principā, Lins būt visu laiku tāds, tā kā uzplaiksnī, tā kā tu saki tādu momentu, jo tomēr mēs nākam un gribam redzēt ātru smuku hokeju ar labajiem piespēlēm un ar labiem spēku paņēmieniem. Tas ir tāpēc, ka hokeju spēlē, principā, jo viņš tāpēc arī paliek skatāms. Mums vēl klausītājs Vans. Halo, labvakar, lūdzu, runājiet. Kā jūs sauc? Mazliet klusāk to radioaparātu nogriežiet jums fonā. Jā, lūdzu. Spēle diezgan laba, bet vienīgais, kas nepatīk, tas ir aizsargu spēle.